taisnīgums, drosme, saprāts, pieticība, žēlsirdība. 1920. gada rudenī pēc Latvijas Sarkanā krusta iniciatīvas tiek nodibināta Latvijā pirmā žēlsirdīgo māsu skola, tagadējā Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža. Skola tiek veidot pēc Florences Nightingales skolu parauga un par tās pirmo direktoru kļūst ķirurgs, Latvijas Sarkanā krusta slimnīcas direktors Aleksandrs Neibergs. Pirmās 24 audzēknes mācības žēlsirdīgo māsu skolā uzsāk 1921. gada sākumā. Skolā ir gan priekšlasījumi, gan praktisks darbs slimnīcā. Tiek ieviests formas apģērbs, izstrādātas mācību un labas uzvedības normas. Audzēknēm jāinteresējas par literatūru un teātri. Pirmie 6 mēneši ir pārbaudas laiks, kurā noskaidro, vai audzēkni ir piemērota izvēlētajai māsas profesijai. Tā kā māsu skolas pamatuzdevums ir tuvināt teoriju praksei, sākotnēji tā darbojas Sarkanā krusta slimnīcas telpās, bet 1928. gadā iegūst speciāli būvētu ēku Rēveles, tagad Tallinas ielā 95. Skolā strādā lektrises, māsas, kuras beigušas gan augstākos kvalifikācijas kursus, gan studējušas Londonā, Vīnē un Dānijā. Īpaši varam lepoties ar 4 māsām, kuras laika posmā no 1920. līdz 1940. gadam ir apbalvots ar pasaulē augstāko māsu apbalvojumu Florences Nightingales ordeni. 1936. gada 18. novembrī tiek iesvētīta par Sarkanā krusta līdzekļiem būvētā jaunā skolas ēka, Ēgļu, tagad Jāņasara ielā 5. Skolu līdz pat 1951. gadam prasmīgi vada Aleksandrs Neibergs, un 1952. gadā viņu nomaina ārste ķirurģe Mirdza Austriņa. Kaut arī mācību plāni ir centralizēti, tomēr maksimāli tiek saglabāta skolas darba individualitāte. Skola kļūst par labāko visā Padomju Savienībā. Uz skolu pieredzes apmaiņā brauc skolu direktori no gandrīz 700 medicīnas skolām. Šajā laikā tiek dibināts klubs Ottija. Reizi mēnesī tajā tiekas pedagogi, lai orķestra pavadībā mācītos tālaik modernākās dejas un gūtu atslodzi no saspringtā darba ritma. Arī audzēkņu nopietnais mācību darbs tiek papildināts ar plašu ārpusskolas programmu. Vērienīgi tiek atzīmēta skolas 50. gadskārta. Ar 1952. gadu ievērojami pieaug audzēkņu skaits, jo jāuzsāk mācības arī krievu valodā. Īslaicīgi darbojas vakara nodaļa. 1955. gadā tiek mainīts skolas nosaukums Rīgas 4. medicīnas skola. Tiek ieviesta jauna programma ar iespēju iegūt felšera kvalifikāciju. Padomju režīms ienes savus prasības, un argumentēt nepakļaušanās tām liek direktorei Mirdzai Austriņai, sasniedzot pensijas gadus, atteikties no sava amata. Viņas vietā stājas ķirurģe Anna Ārmane. Skolā parādās padomju garu cildinoša komjaunatnes organizācija, un liela vērība tiek pievērsta militāri patriotiskajai audzināšanai. No skolas pirmsākumiem notikušo individuālo pārunu vietā ieviesti iestāju pārbaudījumi. 1985. gadā par Rīgas 4. medicīnas skolas direktoru kļūst ārsts Pēteris Kučāns. Tiek nodibināta sakara ar Zviedriju, Vāciju un Amerikas Savienotajām valstīm. Tiek izveidota jauna apmācības programma Medicīnas māsas palīgs. 1992. gadā mācību iestāde atgriežas pie Latvijas Sarkanā krusta medicīnas māsu skolas nosaukuma. Pateicoties direktora Pētera Kučāna iniciatīvai un skatījumam nākotnē, skola saglabā savu individualitāti un savas tradīcijas. 2004. gadā skola kļūst par Sarkanā krusta medicīnas koledžu un piedāvā iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tiek slēgti sadarbības līgumi ar Rīgas un Latvijas veselības aprūpes iestādēm. 2010. gada 1. janvārī skola pāriet Rīgas Stradiņa Universitātes pāraudzībā un kļūst par tās aģentūru Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledžu. Skolā var apgūt 2 pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas – māszinības un ārstniecība, kā arī arodizglītības programmas – māszinības. Koledža lepojas ar augstu kvalificētiem mācību spēkiem, talantīgiem studentiem un senām māsu izglītošanas tradīcijām. Esam lepni arī par mūsu skolas ēku, ko projektējis arhitekts Aleksandrs Klinklaus un kas ir iekļauta Rīgas kultūra vēsturisko pieminekļu sarakstā. Skola savas pastāvēšanas laikā ievēro tās pamatvērtības, kuras simbolizē Sarkanā krusta zīme un iemieso žēlsirdīgā māsa. Taisnīgums, drosme, saprāts, pieticība, žēlsirdība.